Mēs esam neatliekamās palīdzības ārsta palīgi, un mēs apgūstam studiju programmu ārstniecība. Es izvēlējos šo profesiju, jo tas ir ļoti atbildīga profesija. Es gribēju tā kā augt uz augšu. Tas ir ļoti liela pieredze, un man ļoti patīk šis darbs. Notiek stimulācijas, mēs ejam pie šiem manekeniem, mēs strādājam, mēs darbojamies ar dažādām manipulācijām. Pirms mēs sākam kaut ko darīt, mēs pajautājam pacientam, cik ilgi sākās šīs sāpes, kad sākās, kāds raksturs. Un tālāk mēs turpinam tad ar attiecīgi ar defibrilatoru strādāt. Tad mēs pievienojam klāt monitoru, izmēram viņam spiedienu, paskatāmies saturāciju un uztaisīsim kardiogramu. Esam pieslēguši pacientiem monitoru un noteikuši visus dzīvībai svarīgās rādītājus. Ir divas vaskulāras pieejas, kā jūs redzēt iepriekš, ir vēnā un var dabūt arī intraosālo pieeju nodrošināt. Tas ir tādās situācijās, ka, piemēram, nevar nodrošināt intravenozu pieeju bērnu reanimācijas laikā vai arī vienkārši pieaugušu cilvēku reanimācijas laikā. Tagad turpinam masēt un vadam adrenalīnu. 3, 2, 1, ventilate. Dzīvībai bīstama aritmija un nepieciešams šoks. Nost. Vairāk mācību procesā man patīk, protams, praktiskās nodarbības, darboties pie manekena. Tā kā ārsta palīga profesija ir saistīta ar darbu dienestā, ir jāņem vērā, ka mēs saskarsimies ar visdažādākiem pacientiem, ar visdažādākām situācijām un ir jābūt gatavam, ka būs kritiski smagas situācijas un jāprot tajās pareizi rīkoties. Lai strādātu šajā nozarē, ir pirmkārt jābūt ļoti lielai atbildības sajūtai un precizitātei.